Sveiks! Atkal pie tevis ciemos Egona Kulis. Šoreiz ar kādu teiku. Un tā vēsta par to, kā radušās vīzes un pastalas. Tas notika aizsenos laikos, kad nebija izdomāti vēl kurpes, zābaki un zandalas. Iedomājies, pat čību nebija. Dievs to ieraudzījis un izlēms vērst visu par labu. Tāpēc vēlējis zemniekam darināt pastals no kustoņa ādām. Varde to dzirdēdama žēl iesaukusies. Vai dieviņ, tad jau ir man ādu novilks. Labāk teic dieviņ, vai zemnieks iet mežā un plēš ādu no kokiem, nedzīvai radībai. Labi, Dievs sacīs, lai notiek pēc tavu prātu. Līkajai liepai būs lokans lūks. Tā arī palicis. Reiz rudenī, jau sniegam sniegot, zemniekam gadījies uz lauka atrast pa pusē noslušu vārdi. Nabaga vārdīte gauži lūgusies, lai zemnieks to paglābjot no sala, lai aiznesot savā mājā siltumā. Sākumā gan zemnieks negribēja nedzirdēt, bet vārde apsolījusi viņam par to krietni samaksāt. Zemnieks gan pasmējies, saka, kāds no tāda rāpoļa labums, beidzot tomēr paklausīs. Aiznesis vārdu mājās un iemetis tumšajā kaktā samasku baļļā. Tur vārdi sabijusi visu ziemu. Kad atnācis pavasaris un līdz ar pavasara sauli pamodušies visi citi kustoņi un tārpi, tad arī zemnieks piegājis pie ūdens baļļas un uzsaucis vārdei. Kāp laukā no baļļas un gādā solīto samaksu par ziemas mājām. Varde izlēkusi pagalmā, pacēlusies uz pakaļkājām un sacījusi. Līka liepa, lokans lūks, vīzīte kā kurpīte. Un nozudusi aiz pakšķa. Zemnieks ilgi prātojis par vardes vēlējumu. Beidzot devies uz mežu, uzmeklējis līko liepu, noplēsis lūkus un nopinis pirmās vīzes. Un tād jau maisam gals bija vaļā. Kurpes, zandales, krosenes, buči, zābaki, laiviņas, kristāli un zelta kurpītes princesēm un mīļās, mīkstās mājas šķībiņas. Bet tie jau citi stāsti, citam vakaram. Teikšu tev šoreiz ar labu nakti, lai salds miedziņš. Atā!